Čau, Raivis te, un šodien šajā video tu uzzināsi, kādas precīzi kļūdas un problēmas tev nevajadzētu pieļaut savā pārdošanas zvanā. Jo tas, ko es darīšu šodien, ir, es ķīdāšu 10 gadus vecu pārdošanas sarunu, kad es vēl strādāju savā pirmajā pārdošanas darbā. Es nejauši meklējot vienā vecā draivā atradu šo ierakstu, un es biju tik ļoti priecīgs viņu redzēt. Un es paklausījos sākumu, man jau likās jau tas smieklīgi. Saruna būs diezgan gara, un viņa ir 18 minūtes, bet es katru solīti pa solim izstāstīšu tev, ko es tur dzirdu, kāpēc, manuprāt, es nezinu, kāpēc, varbūt tur būs arī kaut kas labs, kāpēc to vajadzētu turpināt izmantot, un varbūt kāpēc to nevajadzētu darīt ar tām zināšanām, kas man jau ir tagad, kas ir virs 15 gadiem pārdošanā, vairāk zināšanu, tā kā metodoloģijas, es pārzinu, esmu trenējis simtiem pat tūkstošiem pārdošanas cilvēku, tāpēc es esmu ļoti excited. Tā kā paklausīties šo zvanu, es ceru, ka tev arī patiks. Es nezinu, kas būs tur tā sarunas laikā, bet mēs visu liksim iekšā. Ne visu pilno sarunu. Kaut kur noteikti dzirdēs kaut kādu mute, ja gadījumā tur tiks pieminēta kaut kāda sensitīva informācija par šo cilvēku. Bet tas ir zelts, manuprāt, šī saruna. Klausamies un tad skatīsimies, dosim komentārus, lecam iekšā. Tehnoloģiju uzņēmuma Baltijas birojas. Halo. Sveiki, vai Roberts? Jā. Uzreiz pirmā kļūda. Es viņam prasu, vai tur ir Roberts, ko tas problēma tajā ir tas, ka šitā izdarot, tu klientam uzreiz pasaki, ka tu neiec, kam tu zvani. Tā kā nevajag to darīt. Kļūdiņa numur 1. Biroja preču un tehnoloģiju uzņēmuma Baltijas biroja servis. Jā, sveiki. Vai pareizi saprotu, kad jūs atbildat par kārtiņu iegādi uzņēmumā un biroja precēm? Jā, tā ir. Ideāli. Prieks iepazīties, Robert. Man ir 32 gadi, lasu grāmatas, sportoju un šajā uzņēmumā strādāju jau vairāk nekā gadu un esmu projektu vadītājs. Šis ir vienkārši, es tik tālu biju noklausījies to sarunu, man liekas, no kurienes šis vispār nāk, jo kāpēc lai ko tādu darīt? Visticamākais, ka tas ir blakus produkts un rezultāts kādām apmācībām, kuras mēs tur izgājām. Un, ja es tagad pārnesu šo uz mūsdienu dzīvi, es neesmu dzirdējis, ka kāds sāk savas sarunas tieši šādā veidā. Tāpēc tas varētu strādāt kā labs pattern interrupts, kad tu zvani klientam, wow! Es pilnīgi esmu salauzis šablonu, un tajā pašā laikā es esmu iepazīstinājis ar sevi. Varbūt ir vērts pamēģināt šo tālāk turpināt. Kas? Prieks iepazīties, es saku, jā. Jā, man arī prieks. Zvanu faktiski, lai Man arī prieks, bet ne patiesi tā izklausījās vismaz. Kas tev ir svarīgs esošā sadarbības partneri izvēlē? Un, ja mēs runājam par kārtiņu iegādi, vai visas preces pērkat kārtiņus un kancelēs preces vienā vietā? Atkal otrā kļūda. Es viņam uzdodu 2 jautājumus. Klau, kas tev ir svarīgi sadarbības partneri izvēlē? Un es viņam neiedodu laiku atbildēt šo jautājumu, un es pārlecu uz jautājumu, vai viņš pērk visu vienā vietā. Tā nedariet. Uzdevi jautājumu, gaidi atbildi. Es domāju, kārtiņš un papīrs man ir pie vienā, jā, pie čoma. Jā. Tad ko tur vajag kaut ko pa sīkumiem, tāpat vienā kancelēt reizēm paņem vienkārši, turpals vai kaut ko tādu. Jā, kāpēc vienā vietā nepērk visu? Es nezinu, kaut kāda tā ir tā, ka iegājies, laikam. Tāpēc, ka, jo katram par savu galvenu kaut kāda savu turpals, tad vienkārši tur ir viss, katrs aizbās, kaut kā teikt, izvēlās, un tad pieraksta vienkārši, Tā kā kaut kā tā. Brauc pats pirkt? Principā jā, mums tāpat viss ir kompakti, tā pilsēta neliela. Praktiski tas ceļas veikals, tu brauc pa to televiziju un apstājas, vai. Kas mums ofis nav liels, mums ir kompakti visu, jā. Cik jums ir cilvēki apstāja?
Nu, redz, un pateicoties tam, cik slikti ir mani jautājumi, klients vienkārši ar vien vairāk un vairāk sāk paskaidrot to, kāpēc viņa esošā pozīcija viņam ir izdevīga. Tā vietā, lai es viņam paprasītu, tādā vietā, lai es radītu viņam kaut kādas šaubas par to, kā viņš uz to brīdi to tagad veids. Ja? Izmantojot savu tonalitāti un mēģinot dabūt ārā kaut ko, varbūt to kaut kādu to negatīvo pusi tam, ka viņš to iepirkumu, šos pirkumus veids tieši tādā veidā. Kad ir 10 maksimums, tā nav jau arī mazāk. Tur tosīt, tā kā ir tā maiņās arī tās meitenes, piemēram, pauzīmes raksta, tur plus mīnus, kā saka, teiksim, ir, kas raksta vairāk, ir, kas ļoti reti raksta, tur jākas datorā vairāk, tā kā tas ne visi tie tieši klienti, kā teikt, Es saprotu, jā, man ir tā, ka es labu laiku sadarbojos ar vienu, kā saka, Rīgas firmu, jā, arī. Jā. Un es arī ar jūsu iepriekšējiem, man liekas, kolēģis jums bija zvanījis, tad mēs bijām tas man bija daudz citas firmas zvanījuši, un es vienreiz biju savā sanikā saņēmies, ka mēs izanalizējām tos piedāvājumus, bija Rolls, un tur kaut kas bija. Sapratām, ka tur, tieskām čovam tāpat ir lētāk. Un es saprotu, ka tur vajag kaut kas ir mainījies, vienkārši es domāju, ka, un pat arī pat, ja tur būs kāds centrs, pat dārgāk, vienkārši viņi cilvēks nemainīs, tāpēc, es par to ilgu sadarbību esmu, tā kā tomēr. Pārāk daudz es viņam ļauju runāt, tā kā uz doto brīdi viņš man vienkārši stāsta un turpina pārliecināt, kā viņš nedarīs to, ko es potenciāli viņam piedāvāšu, bet viņš tā pašā laikā runā. Ko es darītu šeit savādāk, es jau šeit būtu viņu mēģinājis iestarpināties tajā, ko viņš stāsta, un vilkt atpakaļ segu uz tām potenciālām problēmām un izaicinājumiem, kas viņiem ir. Jo tādā veidā, ja klients sēž un turpina vārīties par to, kā viņš uz doto brīdi to dara un ko viņš dara, kādam viduvējam pārdevējam liktos, tas tā kā ir normāli, es vienkārši iedodu cilvēkam pārunāt, bet viņš jau pats tā kā pārliecina sevi par to, ka viņam šito nedarīt. Un kāds viduvējs pārdevējs arī visu šo noklausās un notic viņam, un viņš tāds, viņam taču nevajag. Man ar viņu problēmu nav, viņš ļoti labi risināt. Kā printeris nomāja, tā tālāk, Jā, jūs arī nomājat kaut kādas iegādes, jā? Nomājam, mēs iegādājamies, kaut kas, teiksim, tā kā, Es, protams, skatos, vairāk tikai spēļu lietot, cik ir labāk, ja vienkārši, ka viņi mazliet to vai nosīt tur. Man nav iegādes, teiksim. Tā ir jauns pirks, bet pēdējā laikā pirku jau tas mazliet. Tāpat kārtiši tie paši izmantojas, tad saprotu, ka nav jēgas vienkārši. Ja tehnika laba, viņa arī kalpos, kā saka. Es noteikti saprotu, par ko tu runā. Mēs arī pašam ir daudz sadarbības partneri, kuri kādreiz ir viņš kaut kādu laiku iegādājās jaunas iekārtas, tad tagad arī mazlietotās ļoti labi iet uz urā, un galvenais, pat fakts, ka nav jāpārmaksā par to jauno iekārtu, viņi dabū ārā savu resursu, ir iespēja izstrādāt, plus vēl arī, teiksim, tie izējuma materiāli, kas ir ne tikai dot tādu pašu kvalitāti, bet arī uzņēmums tomēr beigās par gada griezumā iekonomē kaut kādu naudu. Es saprotu, ka pilnīgs, bezsakaras. Kad ir kaut kādas pozīcijas, ar kurām strādā, ir kaut kādas preces, kuras biežāk pasūti? Principā, tik mums ar to printeru sanāk, principā, tagad ir divi, viens lējā, 3 printeri tikai mums tādi, lielie tie, kas ir, principā, ne paši tur beigas torņi, bet, tad ir normāli, teiksim, kas ir, kur ir, kas ir kaut kā, tas 550, man liekas, bija MSP, kaut kāds, ne paši, tas ir skaneris, tur, bet atšķirīgs tās, Tās mums ir bišķi tās pat līdzīgas izmēri, tikai bez tās skaņēšanas. Un vēl ir viens tāds naudoties, man liekas, lejā, kur tur intensīvāk stancē. Mēs papīru jātur pa iepakojumam, kad, es nezinu, tad jāpaskatās, mēs tur lielo kasti, papīra, reizi mēnesī, man liekas, pasūtām. Tas ir kaut kad tur mazo patiņu priekšā. Tu kāda palielās. Vai pat divas tās jāsaka, kaut kāda tā ir, apmēram. Vienkārši paliek pāri vēl, tad iesūta klāt vienkārši, lai nebūtu tā, ka beidzas vienkārši, Protams, neapšaubām. Bet tad par tiem kārtītēm es arī nesaprotu, tur saprotu, ka ir 3 iekārtas, cik bieži jums iznāk to kārtītes tur nomainīt? Tas, ko es tagad daru, es tagad atceros, ko es daru. Es principā ar šiem jautājumiem lēnā garā dabūju no viņa ārā informāciju par to, ko viņš pasūta un cik daudz. Jo tajā laikā man bija svarīgi, jo es gribēju iet pakaļ tiem klientiem, kuriem tiešām bija apjoms, jo bieži vien tas laiks, kas bija nepieciešams, lai iegūtu mazu klientu ar maziem pasūtījumu apjomiem, salīdzinot par to cilvēku, kuram ir lielāki apjomi, viņš bieži vien bija viens un tas pats, un tur efforts, lai iegūtu šos klientus. Un tāpēc faktiski tas, ko es daru, es lieku bildi kopā par to, kāds ir viņa mēneša consumptions, lietojums uz kaut kādiem šiem izējuma materiāliem, lai saprastu, ko viņš un kā dara. Laikam vieglāk būtu vienkārši viņam paprasīt, cik viņš naudas mēnesī tērē uz visu šito, un tad nevajadzētu klausīties visu šo vārīšanu. Bet tajā laikā šīs saprašanas nebija. Turpinam klausīties.
viens, kas vairāk noslogots par kādu modeli iet, un zinās no galvas. Nu, tur ir jāskatās, tā ir kaut kāda pirma, mēs kā visi ir, tur jāpaskatās. Bet tu pa lielu ir tā, ka tu vienkārši tiek atstāti vienā vietā mums, kur tīrlietotie, ja? Tu vienkārši brauc uz viņu cilvēks, un viņš vienkārši iebrauc un pārbauda. Ir kaut kas, vai vānā viņš, man liekas, tā ir ko maidīši atbrauc, un tur tā kā tāda. Un tā, ko man visu laiku ir, divu komplekti, man liekas, vienmēr lieki, teiksim, nu, tā kā, ja, tas tā kā, teiksim, lai nepaliek, tagad atdodot pa vienam nepaliek, tas nekās, ja, nu, tā kā, nu, viņi tā kā apritēja, ja, tā kā, Jā, saprotu, ir kaut kāda rezerve, bet viens stāv pilns un viens tā kā, nu, tā kā, tas ir melnais, ja. Jā. Nu, kāpēc neliekam tā kā divu komplekti. Tas kā tā. Nu, tas es saku, tur varu paskatīties, bet tas ir vienkārši, nu, tā kā es par to es teicu, par ilgo sadarbību esmu. Man tā, arī mainīties baigi negribas mainīt kaut ko tā tīri, bet ja tur būs cena daudz labāka, nu, kaut kā kādreiz. Jo, principā, jo nav tāda apjoma, ja, ka tur, nu, neprintēja tur kaut kādus, es nezinu, kā skolā vai tiesādi, kas tur stancēja. Man arī palīdzēs, jā. Nē, es tevi sapratu, zin kā, ir jau viens, es jau nemaz nesaku, ka tev tagad, nu, kaut kas jāmaina, tur, zin kā, Baltijas biļetes arī vienkārši jau strādā 17 gadus, un ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, kas apkalpo pat vairāk nekā 5000 klientus, un mans faktiskais mērķis ir, lai, nu, tu... Uzņēmuma PRs pilnīgākā bezsakarā, ja, kāpēc, jo es to tik tieši klientam sāku, lai tā kā, nu, kad nu, to visi dara un stāsta. Šādā veidā es noteikti to vairs nedarītu uz doto brīdi, bet atrastu tādus strateģiskākus ceļus, kā šo informāciju pasniegt netieši klientam, lai viņš sajustu šo vērtību. Jo tagad es uzvedos kā klasiskais pārdevējs, un es tā kā stumju viņam virsū to, kāpēc mēs esam kruti. Viņš man stāstīja to, cik kruti ir viņa esošie partneri. Es viņam tagad stumju virsā to, cik esam kruti mēs. Un problēma ir tāda, ka es neesmu atradis vēl projām problēmu. Man nav aiz kā aizķerties visā šajā procesā. Un es jau sāku just, uz ko tas viss iet, uz tā kā sarunu par cenu. Un tas ir tas, ko slikti pārdevēji dara. Viņi iet uz cenu, dempingo un laiž zemē cipuru un cieši gan tavs uzņēmums, gan visa industrija. Arī sadarboties ar mums un pēc tam tad izdarīt, nu, kaut kādus secinājumus. Ok, tad par tiem apjomiem daudz maz ir skaidrs, nu, kad varētu būt mēnesī par kādai kastē nomainīt, jā? Nu, apmēram, jā. Klāt, nu, izņemot to, ka tu strādā tur tik ilgi ar esošiem partneriem, kas vēl ir iemesls, kāpēc tu izvēlēji, teiksim, tos kārtus tieši tur pirkt? Nu, principā, iepriekšējā pieredze bija tāda, ka nu, tur bija kaut kādas problēmas. Es arī sapratu, kur tur tā problēma bija, tā kā kaut kas pasmērēja, kad tā bija printera maiņa, nu, mēs tā kā īsti nesam nomainīt. Atkal, kāpēc? Es viņam prasu, lai viņš man stāsta, kāpēc viņš strādā ar esošo partneri. Nevis mēģina atrast tā kā problēmu tajā, kas viņam ir tagad, vai potenciāli lietas, kuras viņš varētu uzlabot. Nu, tā kādā nepareizajā virzienā es eju. Panomainījām firmu, un pēc tam nomainījām printeru. Nu, tas, kur tad bija, nu, tā kā beigās nesaprast, vai tie bija vaina vai kam tur vaina. Jā. Līdz ar to printeru nomainījām, tur nāca citi kartiži, un tā kā viss tā kā beigās atrisinājās. Bet, jā, nu, tad tikai pagājuši, nu, 5 gadi kaut kādā apmēram, nu, tas man slēgas pastrādāt. Jā. Ok. Viss ir kārtībā bijis, jā. Lieliski. Ok, Klaus, zini, nu, man parasti par sliktām lietām tā kā īsti nepatīk runāt, bet varbūt ir bijuši kaut kādi atgadījumi, tā kā, kurus gribētos uzlabot ar esošo partneri? Nu, nav īsti problēma tāda bijis. Nu, ja būtu problēmas, tad tomēr jau... Vot, labs jautājums. Tikai Raivi savādāk viņu vajadzētu pārfrāzēt. Nu, tā kā, un nevajag tur tā kā tur tās sliktās lietas un tā tālāk. Sākam tu prasīt tādu, Klau, nu, es neatceros, ka viņam bija Andris vārds vai kaut kā. Andri, nu, ja tu padomātu, tev būtu burvju kociņš. Ko tu uzlabotu sadarbībā ar esošo partneri? Ja? Nu, tāda veida atvērēju. Un tad, ja klients turpinātu izvairīties, ko viņš tagad arī dara rekrutē? Šajā sektorā tas baigi konkurence pierādināt īstenībā. Man, principā, katru otru nedēļu noteikti kā piezvanīt. No, viņš tagad kaut par konkurentiem stāsta. Viņš teiktu, nē, nu, ko tu tur man jau viss apmierina. Un šajā brīdī es vēl vairāk viņu izaicinātu, es teiktu, Klau, izklausās, ka tu esi pa 100% apmierināts par viņiem un viss ir perfekti. Un ieturētu pauzi. Un šajā brīdī un ir tāda stela ar cilvēkiem, ka viņi nekad nav par 100% ne pa ko apmierināti. Un šādā veidā es vēlreiz un vēl ietu to soli uz priekšu, lai dabūtu no viņa ārā, teiksim tā, šos potenciālos iemeslus vai tās lietas, kuras viņš potenciāli gribētu uzlabot. Nu,
Prezentēt, gan drīz vai kaut kas. Katrs jau kancelē, tā vidē, ja tur mēnesī. Krīzes zvani noteikti šajā jautājumā. Es apzinos, es saprotu to. Zin kā, man prieks dzirdēt prasu, jo es pieņemsim bieži vien zvanu jauniem klientiem, un viņi man par tādu situācijām, zin kā, varbūt uzreiz viņi tur neizstāsta, bet kaut kādu laiku viņi man izstāsta par kaut kādām lietām, kuras viņiem tur nākas pieties par sadarbības laikā, un uzreiz, zin kā, viņas tā uzreiz atmiņā neatautās. Zin kā, ja mēs runājam, tad vispār tā kā par mums mēģinu piešūt viņam problēmas, tā kā, lai gan netieši vienkārši saku, ka jā, ir klienti, kas sūdzās un tā tālāk, bet, es nezinu, nav baigs tas labs moves arī. Tā kā vairāk kārt minēja to, ka 10-17 gadus tirgu un strādājam ar vairāk kā 5000 klientiem, mūsu pamatvērtības ir kvalitāte, bet svarīgākais ir uzticība un atbildība. Īsāk sakot, tā kā to atbildīgo darbu mēs rūpējamies par to, lai piegādātu jums kvalitatīvāku produkciju un jūs gribētu ar mums sadarboties ilgtermiņā. Un no tām lietām, īstenībā, no kuras tu man izstāstīji, attiecībā uz esošo partneri, nomas iekārtas mums arī ir, īstenībā mēs arī mazliet tās iekārtas paši tirgojam, kas ir arī forši, bet mums arī ir meistari, kas arī aizbraukt, kā tās iekārtas arī saremontēt, ja vajag uztaisīt apkopes, varam paņemt. Dzirdēju, ko mēs noteikti varētu izdarīt daudz labāk, noteikti ne daudz labāk, bet tas, kā jūs uzņēmumā sakārtos, tu man minēji par to, ka tavi esošie darbinieki paši brauc pirkt kancelēs pret. Ak, Dievs, tavā uzņēmumā nav sakārtots. Šitādu pasakie kaut kādam tādam A-tipu uzņēmējiem, viņš tik uzreiz sāks pretoties un tā kā pacelsies aizsardzība. Respektīvi, es ievācu tagad, ko es saprotu, ko es darīju. Es ievācu kaut kādu bildi, un es mēģinu viņu tagad nodušīt ar featuriem, tā kā viņam izstāstīt, ka, hei, tev būs krutāk darīt tā. Nevis es mēģinu risināt viņa problēmas, bet es mēģinu tā kā piedāvāt viņam kaut kādus risinājumus, par kuriem viņš nezina. Viņš pat nav piekritis, ka viņš potenciāli vispār būtu gatavs izskatīt tā risināšanu. Es viņam tagad piedāvāšu to, lai viņa darbinieki nebrauc un nepērk tā kā tos produktus tur. Veikals vienkārši ir pēļam. Mums ir uztaisīta, esmu investējuši mājaslapā, mums ir uztaisīta tāda lieta kā kolektīvā iepirkšanās. Kaut ko esi dzirdējis par tādu opciju? Es saprotu, kā internetu veikaliņš. Ir internetu veikals, tur ir iekšā 20,000 preču, un kas ir pat labākais ir tas, ka, pieņemsim, es tik sapratu no tevis, ir kaut kāda meitene, kas atbild par šo preču iegādi, pareizi? Vai meitene? Tur mēs, principā, apmēram, pret 2-3 cilvēki, kas kā brauc, kas iebrauc vienkārši. Skaties, kā mēs to izrunājam, kā es to izrunāju kaut kādiem sadarbības partneriem, kas man ir tagad. Ir pieņemsim viens cilvēks, kas pieņemsim priekšnieks, pat reku vēl pagājušajā nedēļā viens Jānis tāds, es viņam izstāstīju par šito, viņš ir tā kā galvenais lietotājs, un katram savam darbiniekam mēs esam uztaisījuši viņiem pieejas, viņi iet online mājaslapā un vienkārši saliek tās preces, kuras viņi gribētu pasūtīt. Pēc tam vienā dienā viņš apsēžas, viņš paskatās, ko viņi ir atlasījuši uzreiz online, viņš pats redz, vai tās preces ir vai nav, viņš pasaka, tu pirksi to nepirksi, šitik dārgas pilspaules pirksi nepirksi, izrediģē, uzspiež ok, un viss atnāk uz ofisu vienā pavastīmē, kopā ar kārtridžiem, un tev, teiksim tā, nav tur jālasa čeki, kaut kāda izdevuma, tādas lietas ir viena pavastīme. Grāmatvedībā daudz, teiksim tā, mierīgāka tā dzīve ir attiecībā uz šito. Un zinot to, ka šī ir potenciāla problēma, ko es risinu, man vajadzēja jau sākotnēji pirms 10 minūtēm prasīt jautājumus par to, kādā veidā viņš kontrolē izmaksas, kuras aiziet tā kā uz kancelēs precēm vai vēl uz kaut kādām lietām. Kādu apjomu jūs, cik daudz jūs tērējat un kādā veidā jūs to kontrolējat. Viņš pateica, ka viņš to nekontrolē. Es atkal izmantojot savu tonalitāti un jautājumus, es viņam liktu saprast, kā nekontrolē, kā tā. Un rastu šaubu par to, ka iespējams viņš kaut kādā veidā to pārtērē. Savus uzņēmumu līdzekļus iespējams uz šiem izejmateriāliem. Atkarīgs atkal no tās summas. Ja tās summas ir nozīmīgas, tad principā šis risinājums, par ko es tagad viņam stāstu, viņš varētu būt relevants. Un tad es varētu teikt, klau. Protams, tur vēl vajadzētu iet bišķi dziļāk tajā problēmā. Es radu šaubas par to, ka viņš tomēr tur nekontrolē, neskatās. Un tad es vēl saliktu ciparus, teiksim, potenciālu to iegūmu, ieliktu kaut kādā tur griezumā. Un uz pagātni jūs nesapratīsiet, tur atsevišķu sesiju vajag par šiem cipariem, lai izstāstītu. Un tāda es viņiem piedāvātu risinājumu par tām problēmām, ko mēs jau atrodam. Jo tagad es angļu valodā šo saucu spray and pray. Jā, es vienkārši metu pret sienu kaut ko un ceru, ka kaut kas pielips kopā šitam klientam un viņu rezonēs, viņam liksies, ka šis jānopērk.
tas ir tā kā tas solis, ko jūs varētu iedot sadarbojoties ar mums iegādājoties kancelēs preces. Ja mēs runājam par kārtiņiem, nu tad, teiksim tā, ja tu saki, ka bija iekārta, kuru iepriekš strādāja slikti, nu jūs viņu nomainījāt, tagad viņa strādā labāk, tas ir forši. Ņemot vērā to, ka mēs paši kārtiņus pildam tepat Latvijā pie mums ofisā, es to godīgi pateikšu līdz sadarbības partneri, kas ir teikuši, ka mūsu kārtiņi strādā ilgāk. Un es negribu tagad uz doto brīdi kaut kādus skaļus izteikumus teikt, ka mūsu kārtiņi ir labāk strādā kā kādi citi, bet vienkārši tāds ir atsauksmes. Tāpēc, ziniet. Šis ir labs veids, kā pasniegt savus benefitus, nevis klau. Zini, ka ir mūsu kārtiņi drukā ilgāk, bet, un starp citu par kārtiņu uzpildi, nevis tur kaut ko blā, 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 sarunas kontekstā, tam jābūt kontekstā, nevis vienkārši no blika gaisa izrauc. Un tad es arī pasaku, zini, kā, mūsu klienti saka, ka mūsu kastes drukā vairāk nekā tās, kuras viņi pirka pirms tam. Es nezinu, vai tas saistīts ar to, ka viņi drukāt sākuši mazāk, vai arī tiešām mūsu tas pulveris ir labāks un viņš tur ilgāk strādā. Un eju tālāk, tā kā nelieku baigo akcentu uz to. Tiešām pārliecināties par to, ko es tagad stāstu, ir uztaisīt testa pasūtījumu un par visu pārliecināties paši. Man jau ir, man liekas, vienreiz pasūtīju uz kādus. Man jūsu kolēģis, man liekas, tur arī diezgan kā intensīvi sazvanījāmies. Jā. Bija jaunais gads, man liekas, iemestāju, kur faktiet. Davai, tu paņēmu, laikam, 2 vai 3 kādreiz nopirkumu. Jā. Viņam, man liekas, joprojām kaut kā apritējas, tā neesmu sekojis līdzi. Tur vajag paskatīties, skaties, ja mēs runājam par akcijām, gribās kaut ko kolēģiem izdarīt, teiksim, Porsche, mums tagad ir par kārtiņu pasūtīšanu, var dabūt atbūs Porsche lielu visu. Viens testa pasūtījums neaizgāja, jo tas bija parasti tas, uz ko es gāju, ir pārliecināt klientu veikt šo pirmo pirkumu. Jā, jo visa mana pārdošana tajā laikā balstījās uz ko? Punkts 1. Uzstājība. Un kā es to panācu, es zvanīju daudz follow-ups. Vienkārši es biju čalis, kas varēja tev piezvanīt 5-10 reizes uz uzņēmumu un nedod Dievs, ja tu pasūti daudz, es te nelikšu mierā. Un mans mērķis bija dabūt pirmo jebkādu pasūtījumu. Jo tad būs tāciņa iemīta un viss būs nice. Un principā uz šito te es izbraucu un kļuvu par top pārdevēju. Un es zinu, ka konkurējošā uzņēmumā man tur strādāja čoms pēc tam kādu laiku. Viņš teica, ka bija leģendas, kad Raivis no Baltijas biroja servisa atbrauks un atņems tev tavu klientu. Tas bija es. Viss priecīgi ir. Davai uzteicam, mēs atvedam viņus kasetes, paskatīties, kā strādā pie reizes arī pēc tam uz vietas redzēt arī varēs kancelēt preces piepakot un aiziet. Vai tā, es pasakošu parādīšu par to, kā mums ir, viņi vai apritē, kā viņi vispār uzvedās, ja? Varbūt parunāšu ar savu to šalikās, ko viņi par. Un šis ir tas, ko noteikti, kas nav daudziem pārdevējiem, jo es jums šeit pilnīgi pušoju virsū. Tagad es vairs tā nedarītu. Es neteiktu, davai, dari, la. Nē, tas laiks pārdošanas ir galā, un ja tu joprojām vēl šitā pārdot, tad tici man, ka jo tālāk tu strādās pārdošanā, jo mazāk tev būs pārdošanas. Tas, ko es tagad daru, es uzdodu jautājumus, un klients pats pasaka, ka viņš grib to izdarīt, un viņam jānoved viņš līdz tam stāvoklim. Bet, ja nav atrasta problēma, protams, tas ir vienīgais veids. Un ne katrs cilvēks var pārdošanā šitā močīt virsū klientam, kleit, davai, daram. Ja? Un tur jābūt noteiktā steitā. Kaut kā tāds, trešās personas skata punktu. Tad varam paskatīties, ka laika vienkārši. Pagaidām, es domāju, ka tu negribu neko tagad piešalīt to, vienkārši, vajadzētu papētīšu jautājumus vairāk. Skaties, ja tu tās kastes bija sen pasūtīt, gan jau, ka viņi tev tur. Papētīšu šo jautājumu vairāk. Kur jautājumu? Un gandrīzai vispār, nav nekādi jautājumi. Tikai es viņiem neprasu. Ko tu pētīsi, ko tu skatīsies? Ok, es saprotu, tu gribi paskatīties, ko tieši. Un kaut kādu konkrētiku ļoti virspusēji, tā kā viss šī saruna. Virspusējā. Vienkārši mēs pasakot līdzi. Visas bija nesalīdzinoši. Man liekas, bija... Nē, sistēmā skatot, tagad es redzu, ka tas taču nebija. Kaut kāds iedomājies, pa gadu jūs tik daudz kastes pasūtat, tur noteikti pa gadu nekas nav mainīts. Jūs jau centās kastes izdrukājuši, ka tam mēs arī nestāvam uz vietas. Mēs, teiksim tā, katru...
Jā, bet ja tas bija pirms gada, jau viņi ir izstrādāti. Mums ir stāsts par to, ka mēs arī esam, ņemot vērā to, tu pats teici, kad ir liela konkurence, mēs esam spēruši to soli, lai klientiem piedāvāt vēl labāku kvalitāti nekā konkurentiem. Mēs vispār kasetes nepildam, neatjaunojam. Mēs viņās visās liekam iekšā jaunas detaļas. Un tu pasaki, kādi tev modeļi ir vajadzīgi, pieņemsim, mēs viņus visus no nulles vienkārši atstājam, tu tā kā čauliņu. Atkal kārtējs attempts vienkārši izstāstīt to, cik mēs esam kroti par problēmu, kuras viņam neeksistē. Viņam nav tās problēmas. Es vienkārši mēģinu viņu izzīst no nekurienes. Lai uzturētu labāko kvalitāti. Proti, jo savādāk, tā kā šī tirgu mēs nevarētu pats pastāvēt. Tas nozīmē to, ka, ja tur pārvaldīja kastes, kādas kā jums strādāja pirms gada vai pirms 2, tad tagad tas būs vēl cits stāsts. Tas būs vēl labāks produkts. Pastāv varbūtība, ka vispār tās kastes, kā tas vispār nav, tāpēc neielīsti. Kā arī tās moments, jā. Jo tika pasūtīts un netika nokontrolēts, vai vispār viņas lieto vai nē. Nē, gan jau, ka, ok, labi, tas jau cits stāsts, to es jau nezinu, tā jau uzņēma politika vai jūs. Uzņēma politika. Raivi, tāpēc vajadzēja pirms 2 minūtēm paprasīt viņam, ko viņš to domā. Tā kā paskatīties tās kastes un trālā, blablabla. Skanā. Vispār, tas reāli, nav laika īstenībā tam visam tur. Ok, labi, īstenībā sekojoši. Tu pieminēji kaut kādu cilvēku, kurš tur atgriezies, ko teica, var par tām kastēm iedot, es varu ar viņu sazināties, vai kā mēs izdarām? Nē, vienkārši es saprotu, šobrīd es taču nesūtīšu neko, jā, tas taču. Ok, negribu arbūzu un kas izskatīt. Pričam tev arbūs? Mēs paplēpājām, ja tur viss forši, bet es domāju, ka tur ir jāstāv. Ja man būs kaut kādas lietas, ja es kaut ko gribēšu, teiksim, tā kaut ko tur mainīt vai kaut kā, tad es pēc iedīšos noteikti, ja, tā kā kontakti ir svarīga lieta, ja, varētu man atsūtīt pat repastu viņu savu tā kā vēlreiz atgādināšu, tā kā ieliku pie svarīgiem vienkārši, pēc tam ir kaut ko sarunāšos. Šobrīd ir kā, man atsūtīt to izdarīt, kas pačikot teatru varbūt kaut ko tam līdzīgi. Jā, skaties, es atsūtīšu noteikti, tad skaties tā kā to mūsu mājaslapu, tu varēsi paskatīties, mēs pat varam sazināties, to parādīs, kādā kolektīvā iepirkšanās notiek, un tad arī tu redzēsi, ka tur arī tikpat viegli var arī pasūtīt kastes un vispārējo. Jā, ok? Vai tā arī daram? Tā, uz kādu e-pastu? Robert. Tā, labi, pieņems, ka tur, lai es pieņemu, ka tur ir e-pasts tālāk un viss. Ko? 18 minūšu saruna. Protams, kad analizēt un interpretēt par to, cik efektīvi bija pavadīt 18 minūtes runāt ar šo klientu pa telefonu, ir diskutabli. Tajā laikā šis šāda veida pārdošanas veids strādāja, un es pieņemu, ka vēl arī kaut kur arī noteikti Latvijā strādā. Un laikam tā skumjākā, pat ne skumjākā lieta, bet tad redzot pārdevējus, kas ir Latvijā, sarunas, ko esmu klausījies un dzirdējis, ļoti liela daļa pārdevēju pat nedara šo. Ja? Šeit vispār nav nekāds skillsets. Es vienkārši kaut ko prasu, cilvēks runājās, es viņiem kaut ko mēģinu izstāstīt, davai šeit, davai tur, davai te, davai šeit, kaut ko izdarīju, paskaties forši un mēģinu un ceru, ka viņš kaut kā aizķersies. Ja? Bet tā kā nav problēmas, nav risinājumu. Cilvēki nerisina problēmas, tā kā nemaina mainīšanas pēc un tā kā pakalpojumus, bet arī tas man tā toreiz strādāja. Lūk, darot tagad šitā, kaut ko var sasniegt noteikti, bet arī liela daļa pārdevēja viņi nemaz nenonāks pie tāda līmeņa, kur tu vari uzturēt tik garu šo sarunu, lai tev būtu tik daudz enerģijas, lai klientam to visu stāstīt, borēt un cerēt, ka viņš nopirks. Uzņēmēji ir daudz noraidošāki. Tā kā mūsdienās jau viņi nav gatavi 20 minūtes runāt ar kaut kādu čoku pa telefonu, vienkārši tāpēc, lai nosūtītu e-pastu. Lūk. Kas tur būtu? Kas bija jādara? Pirmkārt, bija jāatklāj problēma jau no paša sākuma. Jāsaprot viņa reālā situācija, cik viņš pasūta, kā viņš pasūta, vai viņam patīk, kas tās lietas, ko viņš gribētu uzlabot, un runāt tieši par to, kur es aizķēros. Un visticamākais bija jāved visas tikšanos, jo es ļoti daudz darījumus slēdzu tieši caur tikšanām. Man patika tikties ar klientiem, un es zināju, ka es tikšos ar klientu dzīvē. Es pat 4-5 reizēm lielāks man darījuma noslēgšanas procents būs tā kā šo klientu. Lūk, tā. Pēc šī ir uzlabojuma. Man bija mega krūta un forši noklausīties šo sarunu. Es zināju, ka te būs ļoti daudz ko, kas ir jāuzlabo reāli tā kā šajā sarunā. Man liekas, ka šī saruna ir relikvija, un es esmu ļoti priecīgs, ka es varēšu šo ielikt YouTube un atstāt tā kā šo vēsturē uz savā tā kā kanālā, un iespējams mani bērni vēl skatīsies un klausīsies viens no manām pirmajām pārdošanas sarunām, bet ja tu esi noskaties šo video tik tālu, un tu strādā pārdošanā, pats pārdot, vai tu gribētu sākt pārdot,
vai tu esi freelancer, solo entrepreneurs, vai tev ir mazs uzņēmums, vai tev ir sava komanda, vai varbūt tu esi pārdošanas vadītājs kādā lielākā uzņēmumā, un tu gribētu, lai lai tavu pārdevēju vai tavas pārdošanas sarunas neizklausās šādi, bet viņas izklausās profesionālāk, un lai tu varētu veiksmīgāk noslēgt darījumus un paredzamāk, ar paredzamu procesu kontrolētu, tad noteikti sazinies ar mani. Lejā zem šī video būs kontakti, būs saite, sazinies, un mēs aprunāsimies, kā potenciāli tu vari sākt pārdot labāk nekā es pārdevu pirms 10 gadiem, un varbūt arī pēc kāda laika labāk nekā to es daru šodien. Tas bija visu šodien, un mēs ar tevi tiekamies nākamo trešdienu šeit pat manā YouTube kanālā nākamajā video. Čau!